Šajā video pastāstīšu par ambulatoru talonu eksportu uz VIS. Dodamies uz sadaļu Rīki, datu apmaiņa, VIS. Izvēlamies veidu, tas būs ambulatoru talonu eksports uz VIS XML formātā. Atlasam periodu, par kuru vēlamies veikt šo eksportu. Mums ir iespējams atlasīt arī pēc kāda konkrēta ārsta. Tādā gadījumā tiks atlasīti visi taloni mūsu norādītajam ārstam. Bet, ja tas nav nepieciešams un vēlamies atlasīt pilnīgi visus šos talonus norādītajā laika periodā, tad dodamies zemāk uz šiem 3 punktiņiem, uzspiežam, izvēlamies mapi, kurā saglabāsim šo failu. Uzspiežam saglabāt un uzspiežam uz pogas eksports. Kā redzam, eksports ir pabeigts, un šeit mums ir informācija par to, cik un kas ir ticis atlasīts. Šis eksportētais XML fails pēc tam ir jāimportē VIS Panda programmā. Tieši tik vienkārši. Šādi notiek ambulatoru talonu eksports uz VIS sistēmu. Paldies par uzmanību!